Tā, esam atbraukuši uz to vietu, kur to vācu sprādzi izraka. Nu, un pa tiem bunkuriem tas taigai, tad tālāk redziet, bunkuri arī dafigā ir. Izraka kaut ko šādu, bet, nu, jāsams, kas tāds ir izstāsts par kaut kādu sūdu. Bet, nu, tai sūdā iekšā bija tāds stikla lausks. Izstās kaut kāda glāzīt bijusi, bet, nu, es te parāk dziļāk pastījos, kas tai bedrē noteikās, bet, nu, nekādas, ne trauku, ne tādas lietas nelien ārā. Nezinu. Nu, ko tai pašā bunkurā bija vēl viens labs signāliņš. Izlīda ķubiks. Viņš var redzēt tos uzraksts, bet, nu, tā pagrūti. Bet, nu, es patīrīšu un tad pēc tam pielikšu un parādīšu, kā tur viss izstās un kas tur ir rakstīts virsū. Kaut kāda medicīna, kaut kas tāds ir bijis. Tā, izrakt diezgan liela bedra, bišķi dziļi bija. Sākumā iznāca, nezinu, kaut kāds konzervs. Ne, konzervs tas nav pārāk bies metāls. Kaut kas tas ir bijis, bet, nu, kas to lai zina vairāk. Tad iznāca kaut kas šāds. Otra puse pilnīgi apaļa. Nav nejausmas. Ja kāds zina, varbūt, iespējams, kas tas tāds varētu būt, tad rakstiet komentāros. Tā, nu jau ir vakars, vēl pa tie pašiem bunkuriem ņemamies, daramies. Jau normāli bedra. Iet dziļumā, tur izstāsta, ka būs musarka. Bet, nu, bunkurā, pašā bunkurā. Grūti noticēt, ka būs musarka, bet, nu, iznāk viens, otrs, trešais metāls, tur tas iznāca. Un tagad iznāca šitāds. Reku pņējumi virsū ir, reku palodīts ir, ērglīts, sauciet kā gribiet. 14. numurs. Labi, diži vairāk nāc patīrījis, bet, nu, bišķi lāps, sapis. Bet, nu, tā gadās, tā gadās. Nu, ko, tā esam atbraukuši uz citu vietu jau. Tā jau es vienreiz esmu bijis pirms tam. Pāris vācu ierakumi ir un visādas lietiņas nāk ārā un reko. Pieclatnieks. Vīri mācījušies šaut. Normāli. Nu, žēl, ka sašaudīts, bet, nu, vismaz sudrabiņš.